Tuvojoties 31. maijam, Vispasaules dienai bez tabakas, daudz viet pasaulē norisinās dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir atgādināt sabiedrībai par smēķēšanas negatīvajām sekām. Lai uzskatām parādītu smēķēšanas negatīvo ietekmi, Rīgas centrā iepratim Brīvības piemineklim norisinājās nikoreta oglekļa monoksīda jeb CO mērījumu testi. Nikoreta pasākumos tvana gāzes līmeni izelpā pārbaudīja vairāk nekā 350 cilvēku. CO mērījumi uzskatām parāda, ka tvana gāzes koncentrācija izelpā smēķētājam vienmēr ir vairākas reizes augstāka nekā nesmēķētājam. Dažreiz tie rādījumi tiešām ir traki, dažiem ir milzīgs rādījums, bet tad vēl iededzās tur tā sarkanā gaisma, un tad cilvēki ir šokēti vienkārši. Bet, tad viņi, tā kā viņi saprot, tad viņi ir šokēti, un viņi bieži vien arī grib kaut ko mainīt. CO indīgo gāzi mēdz dēvēt arī par tvana gāzi. Smēķējot, tvana gāze caur plaušām nokļūst asinīs, kur tā saistās ar tajās esošo hemoglobīnu 200 reizes aktīvāk nekā ar skābekli. Rezultātā katra organisma šūna saņem mazāk skābekļa, bet vairāk tvana gāzes, kas veicina šūnu bojāeju. Sekas ir organisma novājināšanās un novecošanās, kas turpmākā dzīvē izraisa neskaitāmas saslimšanas. Lai arī smēķēšanas atmešana šķiet elementāra lieta, daudzi nikoreta intervētie smēķētāji vēlētos atmest nelāgo ieradumu, taču pietrūkst padoma, kā īsti rīkoties. Šeit pamatā ir apņemšanās, saprast šo faktu, padomāt par savu veselību un pieņemt lēmumu. Un tālākā ceļā mums ir iespējas tātad arī ar dažādiem palīgu līdzekļiem, mediķu palīdzību paglābt savu veselību. Un šeit varētu ieteikt pat bez ārsta receptes saņemtos līdzekļus, teiksim, nikotīna aizvietojošā medikamenti, kas ir dabonami bez receptēm. Un vēlams, kad būtu farmaceiti, dakteri, jeb citu mediķu padomus kopā ar šo preparātu, jeb šiem preparātiem, un jūs atbrīvosties no savas slimības. Ja vēlaties atmest, svarīgi ir pārkārtot savu dienas kārtību, lai cigarete atliek pēc iespējas mazāk laika. Lai nedomātu par smēķēšanu brīvdienās, atrodiet citu veselīgāku nodarbošanos šajā laikā. Par cigaretēm ieekonomēto naudu iespējams iztērēt arī citur. Kaut vai iegādājoties velosipēdu vai dodoties uz kādu no piedzīvojumu parkiem. Ir doma atmest, bet pagaidām nav tāda īpaša apņēmība to darīt, jo nav iemesls arī. Bet, kad es apsies uz rezultātu, varbūt varētu mēģināt kaut ko darīt. Jā, es esmu kādreiz bijis smēķējis diezgan daudz savā laikā, bet es uzskatu, ka tad es saņēmos un pateicu, nē, es vairs to nedarīšu, šodien es smēķēšu, šonedēļ es nesmēķēšu. Un tad vienkārši es sapratu, ka es varu izdzīvot mēnesi, 2, 3 bez smēķēšanas. Īpaši nē. Es domāju, tāpēc es cenšos un vien mazāk pīpēt. Atcerieties, pirmie uzlabojumi pēc smēķēšanas atmešanas ir jūtami jau uzreiz. Jūsu organisms sāk attīrīties no indīgās tvana gāzes. Smēķētāju klepus pazudīs dažu mēnešu laikā, bet 5 gadu laikā smēķēšanas negatīvās sekas gandrīz nebūs jūtamas. Uzzini vairāk www.nikorete.lv